Es esmu Kaspars, un šis ir mans moto stāsts. Tas, kas mani motivē ar pilnu jaudu enerģijas nākt uz katru nodarbību, ir īstenībā mans moto stāsts, mana pieredze, mana bērnība un sāpes, un teikšu godīgi, vēlme pamatskolā izdarīt pašnāvību. Tik vienkārši. Un tas tajā brīdī, kad es to izeju caur šo zosādu, cauri, tas ir tas, kas man motivē iet pie jauniešiem un rūpēties, lai viņiem nav tā, kā bija man. Tik vienkārši. Pa šiem 6 gadiem lielākā pārmaiņa, ko esmu redzējis jauniešos, ir tas, kad es redzu, kad viņi kļūst paši stiprāki paši par sevi. Ja kādreiz mēs sekojam vienam, sekojam otram, man moto iedod tādu drosmi, drosmi būt pašam. Viņam patīk stādīt puķis, es stādīšu puķis, neremontēšu mašīnas. Un viņš kļūst aizvien pārliecinātāks par sevi. Un tas ir tā lielākā pārmaiņa, ko es redzu 3 vai arī 6 gados klasē. Pirms 5 gadiem bija kāda nodarbība, kur es īsti neatceros, ko mēs darījām. Teikšu godīgi, tas bija sākums un bija arī vēl Covid laiks un vispārējais, un mēs rakstījām vēstules. Bet tas, kas man palika atmiņā pēc vēstulēm, ko jaunieši rakstīja paši sev, bija 2 jaunieši, kas atsevišķi pie manis pagaidīja pēc nodarbības. Un pirmo reizi atklājās man kā cilvēki. Nevis kā klases biedri saviem klasbiedriem, bet pie manis. Un tas, kas notika, es sapratu, ka jaunieši māk uzticēties. Un es to tik ļoti izbaudīju un sapratu, ka tam ir vērtība. Tam, ko mēs darām. Mans lielākais izaicinājums strādājot ar jauniešiem, es domāju, daudziem tas ir. Jo varbūt vienam ir 1 bērns, vienam 2 bērni, vienam 5, es pats esmu no 7 bērnu ģimenes, bet tajā brīdī, kad tev ir 20+, nepadoties. Turēt to drosmu, to spēku sevi iekšā un vienkārši būt drosmīgam. Nē, es to varu. Nevaru. Nē, es varu. Vienkārši nepadoties un noticēt līdz dzīslai to, ka tur ir finiša līnija, un pēc tam būs nākamais starts. Aiziet. Ja būtu moto treneru izdzīvošanas komplekts, kas tajā noteikti būtu? Manuskripts, pieraksti, kāda prezentācija arī, bet izdzīvošanas komplektā pavisam noteikti būtu kādas lietas, ko mēs nevaram sataustīt, bet ko mēs varam vienmēr izmantot. Nelielas aktivitātes, icebreakeri vai kaut kas, ko saprot 20, 30 dažādi jaunieši, un katrs reaģē savādāk, bet vienmēr ir jābūt kādai spēlē, kas tev neprasa klavieres, instruments vai kaut ko tam līdzīgi. Tagad daram šo un dabū no fokusa uzmanību un aiziet. Easy! Drosme man nozīmē būt drosmīgam līdz galam. Līdz galam šajā gadījumā gan tajā brīdī, kad mēs esam stipri, gan tajā brīdī, kad mēs esam vāji. Ja mēs esam drosmīgi, kad mums ir tik ļoti labi, es varu palīdzēt, es varu tur iedot to, es varu palīdzēt un paprasīt kādam, nāc man palīgā. Tajā brīdī, kad mēs esam vāji, neaizsargāti, mums bieži vien pietrūkst šī drosme. Lūgt palīdzību ir visgrūtākais, kur nu vēl palīdzēt kādam tajā brīdī, kad mums ir grūti. Un drosme man nozīmē būt drosmīgam no zemākā punkta līdz augstākiem vai kādos rādījusos mēs to mērīt. Tik vienkārši.